daudz strādāju, man bieži galvas sāpē, un tad man atklāja, ka man ir anērisma abās pusēs. Galvas asinsvadu anērisma ir patoloģisks iztilpums asinsvadu sieniņā, un viņš veidojās dzīves laikā galvasmadzeņu asinsvados. Man ļoti galva sāpēja. Es ārstam teicu, ka man galva sāp. Galvu man nepārbaudīja. Es mājās noģību, man aizjūt uz slimnīcu. Tad bija tā operācija. Cik es atceros, man liekas, ka jābūt smagai, jo man vienā pusē bija jau plīsis, un man taisīja abās pusēs. Rezultāts ir sekmīgs. Tās ir divas situācijas. Pirmā situācija ir tad, kad anērisma nav plīsus. Šajā situācijā iespējamais ārstēšanas rezultāts varētu būt ļoti labs. Operācija tiek veikta plānveidīgi, riski ir salīdzinoši ļoti maziņi, un ja mums sekmīgi izdotās anērismu slēgt, pacients būs izārstēts uz visu atlikušo mūžu. Pilnīgi cita situācija ir gadījumos, kad anērisma plīst, šie riski ir daudz lielāki, un kā vienā tā otrā gadījumā riska grupā ir cilvēki no 40 līdz 60 gadiem. Pārsvarā tās ir sievietes, kā arī īpaši uzmanība jāpievērš ģimenēm, kurās vienā no ģimenes locekļiem ir bijis anērisma vai anērismas plīsums. Tur šis risks varētu būt lielāks. Pirmais, visbūtiskākais elements ir tad, ja kādam no ģimenes locekļiem notiek šis negadījums, kad plīst anērisma. Pirmās plakārtas radiniekiem visiem obligāti jāveic galvasmadzeņu asinsvadu izmeklējums. Neviens arī neko tādu neteica, ka tas varētu būt iedzims, ka vajadzētu pārbaudīties. Nekāds paziņas, nekas tāds nebija. Kā citiem sāp galva, viss tur iedzert tabletīti, viss kārtībā. Otrais, tad, ja ir galvas sāpes, tās varētu būt ilgstošas vai arī kaut kas mainās galvas sāpju raksturā un nav veikts galvasmadzeņu asinsvadu izmeklējums. Mēs rekomendētu veikt papildus jaunu izmeklējumu un tātad pārbaudīt galvas asinsvadus īpaši, ja jūs esat tajā riska grupā no 40 līdz 60 gadiem. Vai tā, kad es daudz strādāju, man bieži galvas sāpē, es gāju pie neirologa, un tad es uztaisīju to magnētisko rezonanci, un tad man atklāja, ka man ir anērisma abās pusēs. Un tā viena jau bija ļoti kritiski, viņa bija liela. Tad viņš teica, ka viņa ir jāoperē. Februārī izoperēja. Atvesļošanās bija ļoti veiksmīga un ātra, un pēc nedēļas man palaida mājās. Tātad, ja anērisma ir plīsus vai ja anērisma nav plīsusi, ir diva veida ārstēšana, ko pielieto anērismas slēgšanai. Pirmā metode ir atvērtā metode, kad tiek atvērts galvaskauss un tiek veikta anērismas klipa aplikācija uz anērismas kakliņa. Otrs, tāds salīdzinoši saudzīgāks veids ir, kad tiek anērismas slēgta no iekšpuses, tiek kateterizēta cirkšņa artērija, ievadīts speciāls kateters, kurš sasniedz galvasmadzeņu asinsvadu, arī attiecīgi anērismu, un šī anērisma tiek piepildīta no iekšpuses, respektīvi tiek slēgta šī bojātā vieta. Es visiem ieteiktu iet pārbaudīt galvas. Tomēr galva tā ir svarīga ķermeņa daļa, kurai jābūt vienmēr veselai. Tā kā vajadzētu iet droši, pārbaudīt, noskaidrot un uzzināt. Riski gadījumos, kad anērisma nav plīsus, veikt operāciju vai arī slēgt anērismu no iekšpuses, ir salīdzinoši ļoti nelieli. Un, ja anērisma būs slēgta, jūs būsiet izārstēts un varēsiet veiksmīgi un laimīgi dzīvot atlikušos savus dzīves gadus.